Profesionālā kristietība. Interesanta tēma, pārdomas un tāda savus ādas piedzīvot lieta no visām pusēm. Un es tā daudz domāju un domāju, kas ir profesionālā kristietība. Un kas bija pirmdraudzē, kas bija apustuļu darbs, ko mēs varam lasīt. Jā, tā atšķirība šķietam ir, kad abas ir organizētas, bet vienā gadījumā tas ir kā arots, kā darbs, otrā gadījumā tas ir vienkārši aicinājums un neizbēgams ceļš. Ko es ar to domāju? Tad, kad Jēzus saka, mēs, tur rakstiet tā bija, kur mēs tā vārdā visādas lietas esam darījuši, ārēji cilvēka darbības, domas, šeptēšana, viss ir bijusi šķietam pareiza un kristietīga un tā tālāk. Bet Jēzus saka, ejiet nost no manis jūs ļaundarītāji, es jūs nepazīstu. Jo tā darīšana, tā skriešana, tā iešana ir bijusi mehāniska, pašizdomāta, kaut kāda kalpošana, pašnodarbināšanās, un beigās izrādās Dievs nemaz to nav vēlējis, vai Dievu tur nemaz nav. Un es par to domāju, kā tas notiek. Jo, lai darītu tās lietas, lai vispār sadzirdētu uz kaut kādu pat brīnumiem, lai tiektos, un jau praktizēt, tas nozīmē, kad ir bijusi saikne, ir bijusi dievbijība, ir bijusi vēlme uzzināt, ko vārds saka, kas ir tā stāja un tā tālāk. Bet ir aizmirsts pats galvenais, ir aizmirsts attiecības, ir skriets veidot pasākums, bet aizmirsts attiecības. Ir konsultēts, ir viss kaut kas darīts, bet ir aizmirsts attiecības. Ir konstanti pieprasītas darbošanās, bet ir aizmirsts attiecības. Jo, ir viegli iekrist tajās slamatās, jo šķietam tas rada ilūziju, ka tu kaut ko dari. Tev šķietam liekas, kad ir augļi. Šķietam liekas, kad ir actions, ir piedzīvojumi. Bet dzīves beigās vai dienas beigās paskatoties, kur mēs skrienam, ko mēs daram, kāpēc mēs tā daram. Un tas iznākums nav nemaz tik skaists. Ja mēs esam pārņemti ar saviem kaut kādiem pasākumiem, saviem notikumiem, kad mums nav laika ierastām lietām, mums nav laika attiecībām, tad kur mēs esam aizskrējuši. Tāpēc es sapratu, tas profesionālai vai formālai kristietībai ļoti patīk vienreizēji nedēļas notikumi vai grupiņas un tādas lietas, kuras ir kontrolētas, kas ir uz īsu brīdi. Mēs strādāsim ar tavu problēmu konkrēti tajā laikā. Bet dzīvē jau tā nav. Ģimenē jau tā nav. Ģimenē ir ģimenes ritms, ir savstarpēji ieinteresētie. Ir beziemesla zvani, kad vienkārši gribi uzzināt, kā tev iet, ko tu dari.
ģimenē respektē, ja tu esi aizņemts ar savu darbu, ja tu esi tāds, kas nav pieejams, tad ģimene to respektē. Ģimenē ātri izkalkulē neformāli, vai tev būs laika to izdarīt, vai nebūs. Ģimenē konstanti ir dinamika, un tu varēji būt ļoti aizņemts un mainās dzīves situācija, un ģimenē to var pamanīt, un tā dinamika uzreiz mainās. Ar tevi rēķinās, tevi ņem vērā, ar tevi aicina darīt lietas, tevi iesaka, jo zina, ka tu esi pieejams. Un dienas beigās tas viss, tā dinamika, tā viss, mēs savās ģimenēs to kaut kā saprotam, kā tas veidojās, bet bieži vien draudzēs mēs to aizmirstam. Draudzēs mēs gribam to tādā gabalaini, gribam tā kā skolā, formāli. Bet ar Kristus to tā neredzu. Kur mēs vēl to vārdā varam redzēt, mēs varam to redzēt pie samarieša. Mēs žēlsirdīgais samarietis. Viņš nebija formāls. Visi tur levīts un tur priesteris, kas tur gāja garām, ne? Viņi bija formāli, viņi bija profesionāli. Viņi zināja, ko vārds saka, viņi to darīja, bet viņi aizmirst pašu galveno attiecības, ieinteresētību, reaģēšanu, rīkošanos. Iežēlošana, vēl dažādas lietas. Un tas beigās vada tuvību. Un kas tad tas ir? Tā ir tāda atvērtība, atklātība, ka tu esi patiesa. Tu neesi naivs, ja, ka tu galīgi kaut kādas lietas pirmam garām gājām izpaust. Bet pirmkārt jau brāļu starpā tā nav problēmas lietas līdzdalīt. Jo, kur es tā esmu saskāries, mēs tā Kristus atdeva par mums dzīvību. Mēs lasām pirmdraudzē, viss bija kopīgs. Bet tad, kad tu paprasi kaut kādu īpašu kontaktu numuru, tur pieņemsim kādam brālim, nē, tā ir sensitīva informācija. Tad liekas, kādā, cik tuvu. Tas varētu, ka tu man neusticies, vai tu neuzskatīji, kaut kādi ir tie iemesli, kāpēc to nevar, un tas reiz skaidri parāda, profesionāli, ne, kad mēs ļoti profesionāli pieejam lietā. Jo, vai tur, nezinu, mēs noskaidrot kādu vārdu, ne no tādiem ģimenes locekļiem, un tad nespēja sniegt, vai spējušies aizmirst, kā sauc, vai tad saproti, par ko mēs runājam, ne? Kristus atdod dzīvību, bet mēs nevaram kaut kādu informāciju iedot. Tā kā tas noteikti parāda to dziļumu, tas parāda to sāpi, tas parāda to neatbilstību tam, ko mēs runājam, ko mēs sludinām. Tas liek pārskatīt, kur es tāds esmu. Ja kaut kad sen es atvēru to, kad mūsu uzdevums ir būt pirmiem tiem ievainotajiem, kas ļaujās būt atklāti, bet, protams, izvēlētos to kontekstu. Ja tā ir vīru grupa vai mazā grupa, kad tur ir noteikti cilvēki, kas varētu informāciju zināt, un viņi var izpaust, un tu esi mierā ar to, bet, protams, tu dari zināt, ka tu nevēlētos, lai tas notiek. Un tas rada tā atvērtība, rada tuvību.
Tas tā ir tā. Jo ko profesionalitāte, ne? Ir viesmīlība, iedziļinājušies vai jūs domājat tev precizē. Par ko nedrīkst runāt? Par politiku, par ticību un bija vēl trešā lieta. Par veselību. Es nezinu. Būtībā visas tās 3 lietas, kas nenormāli ietekmē tavu realitāti, vai tagadējo vai nākotnes. Un profesionalitāte to nodrošina, kad tāds sāpīgāks tēmas vai strīdīgāks tēmas tiek kustināts. Bet dzīvu ticība viņa atkal tieši izaicina, viņa ļauj diskutēt, viņa māca diskutēt. Viņa māca katram palikt pie sava un ļaut Svētam garam pārliecināt par pretējo, ja tu esi satvērs nepareizi. Bet ļauj veidot šos dialogus, šīs sarunas, šīs platformas, kur diskutēt, kur aizsniegt. Un kāda arī izstāstā neprofesionālās kristietības rutīna. Tā ir tava visa dzīve ir misija īstenībā. Tu brauc uz veikalu, tā ir misija. Tu ved bērns uz skolu, tā ir misija. Tu veido biznesu, tā ir misija. Tu ej uz kaut kādu zāli, pulciņu, tā ir misija. Tu ej pie pārdevējas, tā ir misija. Bet viss tu esi misija, viss tavs aktivitātes, tavs darbības, tā ir misija. Tā nav viens svētdiena, tā ir katru dienu. Tavs ģimenes dzīve, tā ir misija. Tava lūkšana dzīve, tava žēlsirdības kalpošanas dzīve, tā ir misija. Tava spēja tikt galā ar grūtībām, tā ir misija. Īstenībā viss tiek caurausts tā. Un tas viss man ir atļaus, bet ne viss dara. Tajā brīdī ļoti skaidri tas iestājas un tas neparalizē darīt kaut kādas jaunas lietas. Tas tieši pretēji, tas atbrīvo tevi atklāt, ko Dievs ir kā darbu, kādas lietas ir ielicis tevī. Un kā es varu to laist misijā, kā es varu būt par svētību, kā es varu vairāk veidot attiecību instrumentus. Lai cilvēkiem būtu iespēja aizdomāties, uzrunāt vienkāršos sarunās, caur lūkšanu, vienalga kā. Bet tu viss kļūst misija. Un tā brālība, tā kopība ir caur vienkāršām sarunām, caur ēdienu, caur barbecue, caur pirti, caur kopā strādāšanu, talkošanu, caur vienkāršiem zvaniem. Caur atbalstu, caur ieteikšanu, caur ļoti tā īstenībā neredzami, bet tu zini, ka tas to turēs. Līdzīgi kā ģimenē. Tā kā es ceru, ka noderēja, nebūsim profesionāli kristieši. Būsim dzīvi īsti kristieši. Īsti. Tādi, kam savas dzīves sākumā mēs vedam, mēs lūdzamies, mēs esam attiecībās ar Kristu, ar Tēvu, ar Svēto garu, kad viņi var brīvi mūsos darboties un mums ir jauda drosmīgi runāt viņu vārdu un spēja koriģēt savus lielos, milzīgos plānus. Un īstenībā atreferēt, atteikties no visu kā liekā un paturēt tās svarīgākās lietas un uz tām būvēt dzīvi, uz tām būvēt misiju, uz tām būvēt attiecības. Tad pārskatam, neesam profesionāli kristieši. Esam amatieri, jo amatieris var kļūdīties. Amatieris var izdot stulbas idejas, viņas realizēt. Amatieri
nav problēmas darīt to tā, kā neviens nedara. Un pēc tā Kristus modeļa mēs redzam, ka viņš izsūta džekus, kas līdz galam nerūpē fišku. Viņi atnāk, viņi priecājas par piedzīvojumiem, bet vēl viņi nerūpē fišku. Un tie ir rītīgi amatieri, tie nav profesionāļi, kas jau zina rakstus un tur rītīgi var tur saprast, kā ķipa būt sterili jārīkojas, bet viņi vienkārši dara. Viņi vienkārši paklausa, ko kungs saka. Tad ir mācības stundas, tad ir dinamika, tad ir un kā tas izstāsta tavā dzīvē, ko tas nozīmē. Nebūsim profesionāli kristieši, būsim amatieri.